Mana saskare ar faktu par nikotīna lietošanu un atkarību ir visai novēlota. Manai vecākajai meitai šobrīd ir 18 gadi, un tikai ļoti pavisam salīdzinoši nesen mēs sasēdāmies atklātai sarunai. Teikšu godīgi, pirmo reizi ar viņu. Tas, ko viņa man pastāstīja, bija sapinoši, pārsteidzoši un ļoti, ļoti nozīmīgi, jo es sapratu, cik tā problēma ir nopietna, cik tā ir sena un cik patiesībā mans bērns ir atkarīgs no nikotīnu produktiem, konkrēti no nikotīnu spilventiņiem. Kāpēc no nikotīnu spilventiņiem? Tāpēc, ka es citēšu ļoti daudz viņas pašas vārdus, tāpēc, ka tos ir visgrūtāk pamanīt. Vēl viens teikums, ko viņa man pateica: mammu, tu pat nestādies priekšā, cik bieži pie vakariņu galda vai mūsu kaut kādās kopējās sarunās vai kaut vai, ka mēs vakaros ejam pastaigāties, tu nestādies priekšā, cik bieži man tas spilventiņš bija aiz lūpas un tu pat nepamanīji. Un tas viss ir sācies no 13 gadu vecuma. Viņi joprojām lieto. Stāstā par pieķeršanu ir divi momenti. Viens ir senāks, kad viņai ir aptuveni gadi 14 vai 15, konkrēti vairs neatceros. Mēs zinām pusauģus un viņu istabas kārtības un tīrības stāvokli, un zināmā mērā tā vardarbīgā viņas istabas kārtošana vienmēr no manas puses ir bijis kā sots. Ok, ja tu man neklausi, ja tu pati nevar savākt, tas ej iekšā un to izdara. Un tad vienā šādā reizē es atklāju, ka zem gultas mētājās tādi mazi četrkantīgi, daži balti, daži tādi brūnīgi, tā kā es nevaru saprast, salipuši kaut kādi kožhenes, kas tas ir. Tā ir man pirmā saskars, starp citu, ar tiem paučiem, jeb nikotīna spilveniem. Es tā īsti pat nezināju, kā viņi izskatās. Un es viņus savācu saujā. Un, protams, tad, kad meita atnāca no skolas, es prasīju, kas tas tāds ir, bet tā kā viņa ir ļoti sociāli aktīvs bērns, vienmēr tāda ir bijusi, un pie viņas nāk ļoti daudz draugu. Viņa teica, tur tam un tam izbira no kabatas, neuztraucies, es neko nelietoju, tie nav mani. Es varbūt daudz pārsteigšu to, ko es tagad teikšu, bet man rīcības plāna un reakcijas pirmajā momentā nebija, jo mani pārņēma zināms lepnums par to, kā tātad draugi lieto, bet mans bērns nelieto. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka mēs esam ļoti atklātas, un man vienmēr ir prevalējusi tā uzticēšanās. Viņa pati to vienmēr atkārtojusi, un tagad es solo mamma, tad mēs esam iedibinājuši tādas attiecības, ka mēs varam vienotrai uzticēties, stāstīt. Pēc kaut kāda laiciņa, kad es pamanīju vēl vienreiz šādus produktus, jau atkrituma kastē, man, protams, radās aizdomas, ka tas nebūs tikai draugi, jo tajā periodā draugi pie mums nebija viesojušies. Un ko tu kā mamma dara? Protams, pirmais ir šausmas, kur man tagad meklēt, ko man darīt, stiept viņu pie ārsta vai meklēt kaut kādus internetu resursus vai ko. Skaidrs, nikotīns un pusaudzes, tās pilnīgi nesavienojamas lietas. Es skatījos internetā, bet es skatījos ārvalstu dažādās lapās, tā kā es pat esmu strādājusi medicīnas iestādē, es meklēju tikai uzticamus avotus, klīniskos pētījumus. Un tā kā tajā laikā mana meita diezgan aktīvi apmeklēja psihologu, mēs ar viņu sarunājām. Es viņai teicu, tu vari man neatsīties, bet es tevi ļoti lūdzu pasaki par šo problēmu psiholoģiju, pie kuras tu ej. Un viņa man tāpat kā pirmoreiz pateica, ka īsti nav ko stāstīt, ka tā ir bijusi viena pamuļķošanās un viss. Tad, kad viņa man to pateica, tagad man ir dilēma runāt tā, kā vajadzētu, vai runāt pilnīgi godīgi, un es izvēlos otro variantu. Es pateikšu pilnīgi godīgi. Droši vien, ka es uz to brīdi, kas bija arī manā dzīvē diezgan sarežģīts moments, es izvēlējos noticēt. Retrospektīvi skatoties atpakaļ, es teiktu, ka nevajadzēja noticēt. Nedrīkst ticēt. Ja tu vienreiz atrod, ja tu otrais uzķer, cik naivam pieaugušajiem ir jābūt, lai noticētu, ka viss ir kārtībā un es nelietoju. Protams, ka es to pateicu ģimenes ārstē, jo tajā laikā vēl meita bija tajā vecumā, ka es gāju līdz pie ģimenes ārsta. Protams, varbūt ne kabinetā, bet gaidot. Viņas atbilde viennozīmīgi bija, nesatraucieties, tā jums nav tāda īpaša problēma, tas ir ļoti daudziem. Bet es saku vēlreiz, tā kā es izvēlējos meitai ticēt, es nemeklēju ne narkologa vai kādus citus īpašus speciālistus vai padomus, tāpēc, ka tajā brīdī viņa gāja pie psihologa. Man bija skaidrs, ka tā problēma pilnīgi noteikti, un vēl ņemot vērā tur visādus diezgan smagus notikumus viņas dzīvē, ka tā lietošana visticamāk ir saistīta ar psiholoģiskām problēmām, ar stresu, ar panikas lēkmēm un spiedienu.
Mans padoms citiem vecākiem, kuri nu pat ir atklājuši to problēmu, ir neticiet tam, ko jūs stāstat. Nevis tāpēc, ka jūsu bērns ir melis, vai tāpēc, ka viņš ir slikts un viņš ir viltīgs. Jūs vienkārši neticiet nevienam vārdam, ko jums stāsta, jo es saku, manā gadījumā ir pagājuši aptuveni 5 gadi, un tikai tagad tas stāsts parādās visā krāšņumā, kad viņi jau ir pieaudzis pilngadīgs cilvēks un pieregulējusi un pati tiek ar to galā. Tas viss bija daudz nopietnāk, daudz smagāk, ar vēl dažādām papildus produktiem, nekā es tajā laikā vispār varēju iedomāties. Otrs mans ieteikums ir pirms pieķerties strādāt ar bērnu un viņa atkarību, nodrošināties ar atbalstu pašu sev. Radinieki, draugi, psihologs, ja tāds ir, ja tādu var sameklēt un atļauties. Jums vajadzēs nenormāli daudz spēku, un ja jūsos neviens to resursu neieliks, jūs izsmelsieties, pirms tas bērns vispār būs pusceļā uz atvesaļošanos. Pēc ļoti atklātas, garas, ļoti sāpīgas sarunas ar meitu, es saprotu, ka aizliegumi, sodu sistēma, izmeklētāji, spēlēšana mājās, tas var situāciju tikai pasliktināt, tāpēc, ka, lai cik arī nebūtu gadu 13, 15, 18, tas bērns pats ir kaut kādā veidā sabaidījies, un tagad viņš ir dubultā sabaidījies, jo tagad mamma vai tētis vai pat abi to zina. Pārliecības iedošana, ka no šī brīža mēs vairs neslēpjamies un tu vari man uzticēties. Tas ir pats svarīgākais, kas var būt. Bet man meita pateica vienu kolosālu frāzi. Es viņai uzdevu jautājumu, ja es tajā laikā būtu zinājusi un būtu piegājusi lietām stingrāk, vai tas tev būtu palīdzējis? Viņa uz mani paskatījās un teica, mamma, zini, kā ir? Jo stingrāks vecāks, jo viltīgāks bērns.